Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Šodien pie manis ciemos ir mamma Madara Kalniete, kur dalās ar savu pieredzi, audzinot bērniņu ar paaugstinātu jūtīgumu. Klausies, un varbūt arī tev, kas šķitīs pazīstams. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies kārtējā pirmās attiecības epizodē. Šodien pie manis ciemos ir mamma. Mamma Madara Kalniete Admine, kas pati pieteicās un vēlējās pastāstīt par savu mammas pieredzi, un es par to ļoti, ļoti priecājos, ka mammas piesakās un vēlās dalīties ar citām mamām savos stāstos, un es esmu dzirdējusi jau, cik tas citām mamām arī ir palīdzoši. Tā kā sveika, Madara! Labdien! Un es uzreiz ar savu pirmo jautājumu, par ko tu gribēji kļūt, kad tu biji maza meitene? Droši vien atsevišķos vecuma posmos tās vēlmes bija dažādas. Es atceros, ka es pieminēju kaut ko par žurnālistiku. Tad sekoja lielāks posms, kad es gribēju iet savu tēti pēdās, kurš ir armijas cilvēks. Un visbeidzot, tad es kaut kā nokļuvu jurisprudencē, bet es neatceros, ka es būtu gribējis kļūt par juristu. Vai, es domāju, vai vispār to žurnālistiku ar kā mazs bērns jau varēja aptvert? Vai? Es nezinu, kas no tajā pamatā bija, vai tie bija raidījumi, ko skatījās televīzijā, jo skaisti runāja, bet man vienmēr ir fascinējusi lakoniska runa, kas spēja aizraut un kā izklāsta savu viedokli. Tas man ir vienmēr, bet literatūrā man bija slikts atzīmes. Cik interesanti. Un kas tad tev labi padevās? Matemātika. Man vienmēr patiks rēķināt. Tā vējā. Jā, tā ir man. Un ko tad tu izmācījies un par ko tu kļuvi? Es pabeidzu jurisprudenci, bet es par to nekļuvu. Es domāju, ka šī jau ir pagātnē, bet kaut kas jau saglabājas. Es nestrādāju tajā jomā vairāk. Es nokļuvu ārzemēs, kādu laiku strādāju tur, un tad atgriežoties Latvijā ar ģimeni, tad ir vairāk tāds mammas posms. Es strādāju, bet tas nav tāds. Un kādā jomā apmēram? Es strādāju uzņēmumā, kas ražo mājas, un es palīdzu sagatavot tāmes un komunicēju ar pasūtītājiem par visu to procesu gaitu un gatavoju līgumus. Tad tomēr tā matemātika? Matemātika un tie līguma teksti nedaudz tomēr pielipa klāt. Aha, ok. Un vai tu domāji bērnībā, kā tas būs, kad tu būsi mamma? Vai tu biji no tām meitenēm, kas par to kaut kā sapņo? Vai? Absolūti nē. Absolūti nē. Es neatceros, ka es būtu vadājusi ratiņos lelles, ka es būtu domājusi par kāzām un par to, kā man pie rokas būs pa bērnam. Noteikti nē. Es nezinu pat, tas parādījās tikai ar laiku, kad tas briedums, kad ir otra pusīte, un tu redzi, ka pāriem jau tur tāds pulciņš veidojas, un saprot, ka nē, man arī tā jāgribās, un tas ir tik skaisti. Cik tev bija gadi, kad tu tā sajūti, tagad man arī gribās? Es nezinu, vai es to atcerēšos, cik man bija gadi, un ka tieši man gribas, bet man varēja būt kādi 26, 28. Aha, un kad tev piedzima pirmais bērniņš? Tā, tagad man ir 38, puikam ir 7. Man 30 palika tūlīt pēc, 31 palika pēc puikas piedzimšanas. Aha, ok, tad tu kādu brīdi dzīvoji tai sajūtā, un tad jau arī viņš bija klāt. Jā. 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 Ko tu teiksi par to, kāda sieviete vai kas tu kļuvi tad, kad viņš piedzima? Raimonds, mans puika, piedzima ārzemēs. Un es biju sākumā ļoti satraukusies, jo man bija tāda standarta, es negribētu tā teikt, tradicionālā attieksme pret dzemdībām un to visu procesu no tādas tradicionālās medicīnas skatījuma. Un tad man bija bail par dzemdībām, man bija bail, kas būs pēc tam, jo es esmu tāds jūtīgais un bailīgais cilvēks. Un sākumā es atceros ļoti to sajūtu, es pat redzu to bildi tajā mūsu guļamistabā, kur tas mazais bebītis guļ, par to, ka es domāju par to, ka viņš tā kā nav mans.
nevis nav mans, bet es viņu nesajūtu. Un tas brīdis, kad viņš aiziet gulēt, un es apguļos blakus pie vīra, un man tas vīrs tāds, man tāda drošība, ka kaut kas pazīstams. Un tas bija tik jocīgi, ka tā mīlestība, protams, es viņu aprūpēju, un es par viņu rūpējos un satraucos no pirmā jau kopš gaidīšanas brīža, bet tā lielā mīlestības sajūta, kad tu jūti, ka tev ir vienalga, kā viņš attiecas pret tevi, jo tu vienalga viņu mīli, tā atnāk. Es nezinu, kad man viņa atnāca. Viņa atnāca drīz, bet tas man pārsteidz, ka man jau iekšā uzreiz automātiski nav tās mammas. Mammas un no aprūpes viedokļa, jā, bet no tās sajūtas viedokļa. Man pat likās, ka tas ir jocīgi, kāpēc man tā ir. Tad tās attiecības tā lēnām veidojās. Jā. Nē, bija gaidījusi, ka tas būs uzreiz. Es nezināju, ko es biju gaidījusi, bet varbūt es tā domāju. Ka es uzreiz tādām lielām acīm tur skatīšos vai kā. Es ļoti rūpēju, un tādā ziņā tas viss tur bija. Man nebija ne depresijas, ne tādas lietas, bet es tieši atceros to sajūtu, ka es pieglaudos vīram, un man bija tāds sajūta, ka tas ir kaut kas tāds pazīstams, saprotams. Ar otro bērnu tā vairs nebija. Kaut kas vēl tev nāk prātā par to, kā tu kļuvi par mammu? Tīri par mammu? Es nezinu, tas tie satraukuma brīži. Kad tu tas arī, ko es atceros, ka tev pēkšņi tu vari negulēt, tev ir daudz spēka, tu spēji pēkšņi darīt daudz ko efektīvāk, ātrāk. Ar otro bērnu tas bija vēl maģiskāk, cik daudz spēja aptvert mamma. Te vienā brīdī viņa spēja strādāt, pieskatīt, gatavot, satīrīt, vēl paturēt prātā, kur jābūt nedēļas nogalē un aizpildīt kalendāru. Un man nešķita, ka kaut kas tāds ir iespējams, jo es nezināju, ka tā var būt. Tas ir arī tas, kas kļūstot par mammu, pēkšņi nāk gaismā, ka tu spēj vairāk un tu esi patiesībā izturīgāka nekā sākumā varbūt domā. Tad pirms tam kaut kur tur piekusums vai atlaisties vai negribas, tad tas pēkšņi tā pazūd un tev ir spēka. Bija pārsteigta pati par to, cik daudz tu vari. To es aptvēru pēc tam, atskatoties atpakaļ tajā brīdī, nē, bet jā. Tagad es to apzināti apzinos. Vienkārši tā atskatoties atpakaļ, jā. Bija arī kaut kas grūti tajā laikā? Bija grūti no tāda emocionālā par to, ka es daudz ko nezinu, bet gribu zināt līdz galam. To, ka tādas atbildes uz daudz ko nevar, pieņemsim par bērnu veselību, par bērnu reakciju, par to, kāpēc man tā ir, to nevienmēr var zināt uzreiz. Tas tikai tad, kad tu iepazīsti, tad, kad saskaries atkal vai no pieredzes vai kā, tas bija grūti, kad nevar zināt, kāpēc tas notiek tā, kā notiek, kad nav tās atbildes uz daudz ko. Tagad es to pieņemu atkal citādāk, jo es zinu, ka nevar visu uzreiz zināt, un citreiz atbilde atnāk vēlāk. Tas bija tas grūtums man kā plānotājam, cilvēkam, kuram viss ir tā, teiksim, par tiem skaitļiem runājot, kur viss ir jā, nē, kāpēc, un tā grūti plūstoši uztvert tās lietas. Tas man iemācīja kļūt elastīgākai, jā. Tad tev kā cilvēkam, kurš diezgan tāds strukturēts, ja es tā pareizi sadzirdu, pēkšņi būt tādā plūsmā, sajust un pieņemt to, kas tur ir, un tā kā ļauties, tas bija izaicinājums. Jā, brīnišķīgs izaicinājums, jo tas ārkārtīgi pilnveido mani no citas puses. Tā man bija liela problēma līdz tam attiecībās ar to savu plānošanu, ar to, ka man jāzina, kā tas tagad būs, un manam vīram ar to bija liels problēmas, jo viņš ir absolūts plūsma. Un tas ārkārtīgi man iemācīja paskatīties uz lietām citādāk. Un to, ka var citādāk, un tajā nekā slikta nav. Tik interesanti, jā, tad jūs atraduši viens otru, esat tādi savā ziņā pretstati? Jā, krasi pretstati. Patiesību sakot, droši vien ar nolūku. Kā tas palīdzēja vai traucēja tad, kad jūs kļuvāt par vecākiem? Es nezinu, vai to drīkst pateikt, ka tas traucēja. Tas noteikti palīdzēja caur kaut kādu veidu traucējumiem, tā brīža attiecību traucējumiem. Bet tā doma, tas mērķis jau saglabājas, un tad caur to visu ejot, tas palīdz
varbūt mans vīrs ir vairāk strukturēts tagad, vai es saprotu, kāpēc man tas ir svarīgi. Savukārt es atsevišķās, protams, man saglabājas tas mans, bet es mierīgāk pieeju tam, ka var viss izmainīties. Ar bērniem visi zina, kad kaut kur jādodas ceļā, tad to laikam pieskait vismaz pusstundu klāt, ja tu vēlies nokļūt laikā, jo tās lietas ir neprognozējamas. Prognozējamas, bet tādā ziņā nezināmas. Un tās jūsu attiecības kaut kādu kūleni meta, vai viss bija tā rāmi? Kūleni metā es tā, ka es iepriekš jau minēju, ka puika ir jutīgais, un mums gāja tiešām, es gribētu teikt, ka gāja grūti aiz tā, ka tu viņu kā pieaudzis īsti nesaproti, un nesaproti, kāpēc par visu ir tā jārēģē. Kāpēc par visu ir tādas emocijas, kāpēc visu ir tik grūti pieņemt, it sevišķi mēs esam pieauguši, sapratuši, kas notiek, kā rīkoties, kas tas ir. Un tā bija liela arī mācību skolas, tieši mums starpā, jo es esmu satraukta, es vēlos palīdzēt, vīrs to varbūt saprot citādāk, arī vēlas palīdzēt, un tad ir tāda spriedze nemitīga. Tad to es izjūtu vismaz pirmos 3 gadus. Tāda spriedze, ka jūs īsti nezināt, kā palīdzēt savam bērnam? Jā, ka tas nav tā, kā kad tu redzi citam no malas, viņi tur tā relaksēti brauc, viss kaut kas notiek, un tur, kad tu redzi, kad ir citādāk citiem, bet mums tas ir tā ar tādu lielu piepūli, jo puika reaģē uz visu īpaši, un viņam ir īpaša reakcija par jebko. Ja viņš par kaut ko sabēdojas, tad tā ir histērija, vai ja viņš ārkārtīgi juta man līdzi, piemēram, es esmu migrēna cilvēks, un tās reizes, kad es tā kā neesmu pieejama, viņš pēc tam bija ļoti, ļoti man pietuvojies, un viņam izmainījās uzvedība. Viņš pat tā kā, es nevaru teikt, ka viņš saslimst pēc tam, bet var redzēt, cik ļoti viņš izjūt to manu, tas tā kā iziet caur mani uz viņu. Un tas bija arī tā grūti. Un vīram, kurš visu tā mierīgāk un neuztver to visu, viņam atkal tā liekas, jāsaņemās. Tas nav tik vienkārši saņemties. Jā, tad tu saki, ka tā kā tās puisītes ir jūtīgais bērns, tad tur tas prasīja no tevis, no jums ar vīru ļoti daudz spēka. Jā, jo mums ir kopīgs, tas redzējums ir kopīgs, bet tomēr atšķiras tajā ikdienas risinājuma situācijās. Piemēram, iekļaušanās bērndārzā, es teiktu, ka faktiski nenotika. Jo bērns nespēja pārdzīvot to iekļaušanos. Viņam sākās slimošanas, un es domāju, ka viņam tad līdz ar to nevajag bērndārs. Savukārt vīrs, piemēram, uzskata, ka nē, ir jāmēģina vēl, un ka pieradīs, un visi saka, nē, droši atstājiet pieradīs. Bet es redzu, ka tas bērns nespēja pierast. Tas nav viņa. Un ja sākas slimošanas intensīvas, ilgstoši, tad ir skaidrs, ka ka nav tas laiks vēl pienācis. Un tas tad arī lika saprast to, cik ļoti katram bērnam ir tas ritms, kad viņš var pieņemt to, kam jānotiek viņa dzīvē. Un to bērndārzu viņš pieņēma tikai no 5 gadu vecuma. Bija satraukums, kā būs tagad skola sāksies, kā būs, jo tagad tajā brīdī, kad par to runājam, viņš nav gatavs. Bet saka, pagaidi, pēc gada viņš būs citādāks. Un viņš tiešām pēc gada ir citādāks, un viņš ir atvērties, un viņš spēja komunicēt. Vai, piemēram, tagad mēs satraucamies par to, ka puika nespēja īsti ar pieaugušiem komunicēt. Viņš nespēja ar svešiem sasveicināties, un citi uzskata to par nepieklājības pazīmi vai neaudzinātību vai ko. Bet es vairs par to nesatraucos, un puikam to tā nepārmetu, bet atgādinu, ka būtu jāmēģina sasveicināties un jārod drosmi, bet es zinu, ka tas notiks. Un kāpēc man radīt to vidi tādu piespiedošu viņam, ja viņam tas laiks pienāk? Vismaz man tā pašai šķiet, un ja tas veidot labākas attiecības ar manu dēlu un vīru, pieņemot, ka katram ir tas savs laiks, nevis kaut kāds sabiedrības, tas uzliktais režīms vai ritms, kam jānotiek, tad arī ir vieglāk. Bet to grūti tā uzreiz pieņemt, ka
tas tā ir. Tad es dzirdu, ka tu īstenībā spēji un proti dot viņam laiku, tik cik viņam vajag, nesteidzinot. Nevienmēr. Nevienmēr tas gāja grūti, kamēr to tā aptvēra, ka viņam ir vajadzīgs tas laiks, bet arvien vairāk par to piedomāju. Arī viņš kļūst vecāks, liekas, ka viņam tā kā jākļūst pieaugušākam un ātrāk, bet es saprotu, ka nenotiek ātrāk. Tāpat viņam ir jaunām lietām vajadzīgs tas laiks. Tā kā, jā. Es domāju, tas, kas bieži ir tāds izaicinājums vecākiem, ir tīpaši ar pirmo bērnu, dot to laiku un izturēt savas bailes par to, vai tiešām tas ir labākais. Varbūt, ka tomēr vajag, es nezinu, kaut kā motivēt vai trenēt vai virzīt, jā, un iespējams, ka tas tad būs labāk. Varbūt mēs palaidīsim garām kaut ko, jā, parasti ir ļoti daudz baiļu, vai tu arī atpazīsti tās bailes? Jā. Es atpazīstu tās bailes. Un jāsaka, ka man joprojām par vecāko dēlu, puiku, ir vēl joprojām lielāks bailes nekā par otro mazo. Tas ir tas īpatnējais. Bet jā, piemēram, es tādos konkrētākos piemēros, nevis tā vispārnāti. Pagājušais gads pagāja, viņš bija pirmsskolas laikā, un pagāja faktiski, viņš ir nedēļa skolā, un tad mēs esam 1,5 mēnesi mājās, jo viņam tā slimošana notiek ļoti ilgstoši. Un es runāju ar savu homeopātu un prasu viņai, bet vai tiešām tas process, ka viņam ir jāiet, jāsaslimst, jāveseļojās, vai tas ir dabisks tās pierašanas modelis? Vai tiešām viņam tam ir jāiet cauri, lai sagatavotos turpmākam? Un tās ir tās manas nemitīgās šaubas un bažas attiecīgās situācijās, ne tikai par veselību un to emocionālo pieaugšanu, bet arī citās jomās, jā. Tās ir tās bailes, un var jau būt, ka viņš tās īpaši sajūt, un tāpēc viņam ir vēl grūtāk. Tu ar kā daudzas mammas atrod vēl vienu iemeslu, pa ko sev pārmest vai vainot. Es laikam nepārmetu sev vairāk to varbūt, bet es par to domāju. Jā, kā tev iet ar šito, ar to vainošanu un pašpārmetumiem? Ļoti labi. Tev tas sanāk? Man tas sanāk ļoti labi. It sevišķi pirmajos puikas gados. Man tas ļoti labi izdevās. Es ārprātīgi pārdzīvoju, man par visu bija jāraud. Es par visu ilgstoši domāju. Es to visu padziļināju līdz bezdibenim. Kurā brīdī tas sāku mainīties, es nezinu. Bet tas mainās, ka tu saproti, ka tā nedrīkst turpināt vairāk. Un tad arī jūsu stāsti un jūsu nodarbības. Pieteicos arī atsevišķos programmās, kur klausīties no psiholoģiskā viedokļa, to sevis saprašanu, lai atrastu, un arī grāmatas. Tad kaut kā var tikt tālāk un to visu lēnām mainīt. Vai es pareizi saprotu, ka tu meklēji informāciju par sevi, nevis par bērnu, kā sevi stiprināt, kā sevi stabilizēt? Sākumā noteikti par bērnu. Un tad, kad es sapratu to īpašo saikni un to, cik ļoti es ietekmēju, 70% no tā visa, tad arī par sevi. Tie ir no tā, ka man vajag to laiku sev, kas ir viena no problēmām. Es domāju daudzām jaunajām mamām, ka tiešām nav tā laika sev. Tagad ar otro bērnu, man liekas, atrod sev vairāk laika ar 2 bērniem nekā ar 1 bērnu. Un tas ir arī īpaši, ko nevar aptvert tā jaunajai mammai pateikt. To nav jēgas, ja godīgi. To var tikai pats izjust. Un tad es tā pieslēdzos vairāk sev, tīri, lai arī tās migrēnas problēmas saīsinājās. Un tad es sapratu, ka tas nav fizisks cēlonis, tas ir psihoemocionāls cēlonis, un tur tikai es pati sev varu palīdzēt. Tiešām tikai tu pati, vai arī tu gāji pie kāda speciālista vai kaut kā vēl? Es negribu teikt, ka tikai es pati, bet man jāsaprot, protams, man var palīdzēt saprast, kur skatīties, vai citreiz gribas, lai kāds pasaka, ka tu neesi jukus prātā, vai ka tas ir normāli, un patiesībā citiem arī tā ir. Un tad ir vieglāk, un
tad, jā, es, pieņemsim, jogas nodarbības, kur vienmēr ir klāt arī šī tava iekšējā stāja, un tāpat arī tieši pašas fiziskās nodarbības ir tik ļoti svarīgas. Es vienmēr saku, ka ir tās 3 svarīgās lietas. Tas ir ēdiens, tās ir fiziskas nodarbības, un tā ir tā garīgā, un tad to mēģinu kaut kā sabalansēt, un tad, ja tas izdodas, tad arī tu jūti, ka tu tiec laukā no tādām grūtākām situācijām vieglāk. Tu visu laiku kā mamma zināji, ka tur šitiem vaļiem tev ir jāskatās un jārūpējās pa viņiem? To, ko tu tikko pateici, bija ēdienas, kustības un... Jā, un tas prāts, jā. Negluži prāts, bet... Mentālais. Jā. Es esmu uz to skatījusies, centusies, bet nekad nebija to tik īpaši izjutusi. Tīri tā ar prātu es saprotu, līdz mammai es tur esmu fiziski aktīva, man tur ir tās savas lietas, es sevi pazīstu līdz kaut kādai brīdim, esmu ar sevi apmierināta. Bet tad, kad piedzimst mazie un attiecības iegūst citu, gan papildus attiecības rodas, tad tu sāc atprast, ka tā ir tikai tā zemeslodes viena puse, un tad sāk iznirt tā otra puse. Un tas ir kaut kas jauns, un to tu neesi līdz tiem 30 gadiem vispār apgūsi, jo tu nevarēji to apgūt. Varbūt, ja ir kāda mazākas māsas vai brāļa, tad to sajūt tā nedaudz. Bet es domāju, tā mammas sajūta, kas rodas, tā ir tāda īpaša sajūta, kas var rasties tikai ar tā mazā bērna ienākšanu ģimenē. Jā, mēs tā kopīgi nepateicām šobrīd ierakstāt 2 bērni, tas izskanēja, bet cik viņi ir veci? Man puikam ir 7 gadi un meitnītei ir 2 gadi. Kurš vecums līdz šim piedzīvotais tev liekas visizaicinošākais? Grūti pateikt, tāpēc, ka aizmirstas. No tās sērijas, ka nāk jaunas lietas un tās liekas arī izaicinošas, bet... Laikam jau, ka neizaicinošākais, bet tāds vairāks, tiešām to ir grūti pateikt, jo, kad bērns ir zīdainis, tad ir tas nemitīgais tāds, fiziskais uzraudzības moments. Protams, tas paliek un saglabājas 2 gados, viņam vēl lielāks viņš ir, bet tas ir ar tādu jau nedaudz uzticamības momentu. Savukārt tagad puikam būs 1. klase, un es esmu ārkārtīgi satraukta par to, kā viņš iekļausies, kā viņam būs. Sevišķi, kad apkārt ir tie stāsti par visādām tām situācijām un bērnu attiecībām, kuras nevienmēr ir tās patīkamākās ar visām fiziskās ietekmes pusēm, tad tas mani ļoti baida, jo es esmu absolūts fiziskās vardarbības noliedzējs un pacifiste, ja tā var teikt. Un tas man ir grūti pieņemams, ka tā var notikt, bet es to cenšos pieņemt, jā. Ka tās ir 2 situācijas, kurām mums jātiek galā. Kas tev šajā stiprina? Es domāju, vai tas partneru atbalsts šeit nāk palīgā, jo tas varētu būt tāds līdzsvers vai kaut kas cits vēl? Nezinu. Šobrīd neesmu atradusi, kas mani stiprina. Es neesmu pārkāpusi pāri tai robežai, kad man iestājas kaut kāds miera periods par to. Vienīgais, ja godīgi, es cenšos atrast iekšā uzticēšanos savam dēlam, jo es redzu, ka viņam ir arī tas pastāvības moments, jo viņš kļūst vecāks. Viņš pats kaut ko arī sāk saprast. 7 gadi ir 7 gadi, tu tā kā pats proti jau daudz ko izdarīt. Tas pastāvības moments, es viņam sāku uzticēties, ka viņš spēs noteiktās situācijās rīkoties tā, kā viņš rīkojās, un ka tas būs, viņš spēs tikt galā ar kaut ko pats. Tas, laikam, arī ir viens no tām grūtākajām lietām, kad ir gājis grūti, tad palaist, lai tālāk daudz ko dara pats. Un tiek galā ar situācijām pats. Un tas, man liekas, ir nedaudz traucējis viņam, ka mēs daudz ko esam viņa vietā risinājuši. Aiz tā, ka viņam pašam ir bijis grūti to darīt. Tas ir tas, ko es skatos atpakaļ un domāju, kā nākotnē rīkoties, lai viņam būtu iespēja pašam tikt galā.
Pastāsti, savā ziņā forši, ka tavs bērniņš jau tagad ir 7-gadnieks, un tad tu vari tā atpakaļ atskatīties droši vien. Tu saki, arī aizmirstās, protams, jo ir vēl viens bērns pat sajūka, ar kuru bērnu kas bija, bet tomēr, kāds viņš bija kā bēbītis, un kā varbūt varētu citas mammas arī atpazīt, ka šis tiešām ir tas ļoti jūtīgais bērns, un kas tad ir tās stratēģijas, kuras tiešām darbojas, un kuras varbūt galīgi nedarbojas ar šiem jūtīgajiem bērniem, pat cik es saprotu, tā pamatīgi es gāju tam cauri un arī informāciju meklējusi un visu kaut ko piedzīvojusi, vai tu vari padalīties? Tādas pazīmes, es domāju, ka var sākt aptvert tikai no kādiem 2-3 gadiem. Protams, līdz tam tev vienkārši ir bieži raudošs zīdainis. Jā, to es tieši gribēju, lai tu pasaki. Mazā vecuma bērns, un tikai tad, kad viņš sāk runāt vai reaģēt vairāk uz situācijām, kuras tu vari tā kā klasificēt, saprast, tad tu redzi, ka viņš reaģē citādāk, intensīvāk, ilgstošāk, grūtāk. Viņu ir grūtāk nomierināt, viņš ātrāk saskumst, viņš par visu, ja bēdājas, tad bēdājas pamatīgi, viņš vairāk būs pie tevis, un var redzēt, ka viņš negrib iet tālāk par tevi, no tevis prom tālāk, es to tā ļoti vispārnāt saku, par 2 metriem. Mammai ir jābūt vai tētim ir jābūt netālu. Viņš nejūtas droši starp citiem cilvēkiem, viņam nav viegli šķirties no vecākiem, un es iepriekš pirms ieraksta minēju to, ka tas nav tāpēc, ka viņš ir pirmais bērns. Un to tik lieliski var saprast, tad, kad ir otrais bērns, un tas ir citādāks. Un tad savukārt par to, kā to saprast un kā uz to reaģēt, ir ar sapratni, pieņemot, dodot, kā es minēju, laiku, iecietību, kas man ir jauna arī, es nezināju, ka es varu būt neiecietīga, ko ir grūti atzīt un skaļi pateikt, jo tā ir tāda nepatīkama sevis īpašība. Bet es mācos to iecietību, pacietību, to, cik ļoti svarīgs viņam ir mīļošanās, kontakts joprojām. Manai meitai tas nav tik svarīgi. Labi, viņai ir 2 gadi, bet es to tā neizjūtu kā ar viņu. Un tas, ka ļoti pārdzīvo par kaut kādiem neizdošanās, ja kaut kas nesanāk, tad ir grūti, un tad ir tā, ka man nekad nesanāks no sērijas cits bērns, nesanāk, aiziet kaut ko citu, vai, labi, pamēģināšu vēlreiz, bet šie bērni, viņi ārkārtīgi pārdzīvo to. Kā teicam, uz smilšu terapijā, tad viņam ir, viņam tā ir tā kā pasaulīte, kas sabrūk, un tad ir ļoti, ļoti grūti to tā pieņemt. Bet es ievēru, piemēram, arī viņiem ir grūti tās video lietas, ekrānu lietas, kas ārkārtīgi iekšēji uzvelk, sastimulē. Un tad ar to visu gūzmu viņš nespēja tikt galā. Cits bērns vienkārši aizskrien, izkliedzās, izbrēcās, izskrien, varbūt pat neizveidojās tā akumulācija, bet viņam viss akumulējas, viss sastājas, un to ar laiku tā var ļoti just. Un tad ir jārod veids, kā to izlādēt, kā palīdzēt tam neuzkrāties. Tāpēc citiem no malas liekas jocīgi, kā jūs neejat skatīties multenes vai uz kino. Kā tad tā? Bet tā, lai būtu, varbūt, ka tas ir tas, ko mēs runājām, lai būtu vienkārši vieglāk. Varbūt, ka tam ir jāiet cauri, un tas ir tas, ko es visu laiku sevi svārstu. Laiks rādīs. Jā, tu teici, ir jābūt saprotošam un pieņemošam un iecietīgam. Šis viss ir baigi skaisti, un es ticu, ka īstenībā visas ģimenes tikai iegūt, ja vecāki būtu saprotoši, pieņemoši un iecietīgi. Bet tas noteikti arī ir tāds brīžiem akrobātikas triks, lai vispār to realizētu ikdienā. Kā tu to dari, kas tev palīdz, kas tev galīgi nepalīdz, kas ir tās tavas multenes, kas tev uzvelk? Pārnestā nozīmē, protams.
Es domāju, ka daudziem ir tā, ka tas, kas uzvelk, ir tas, kas krājās. Un ja tu neļauj tam sakrāties un laikus atpazīt, ka tev tas krājas, tad jau ir daudz, kas... Es minēju šos skaistos vārdus, ar ko katram būtu sevi jāatrod tā spēja, bet es pilnībā apzinos, cik tas ir reizēm grūti. Un bija viens seminārs nodarbība par to, ka tās sarkanās līnijas atpazīt, lai neaiziet pāri malām. Un tas tiešām ir visas dzīves tāds izaicinājums, prast sevi iekšā, saprast, nē, es tagad drīz būšu dusmīga, piemēram, vai es tagad drīz būšu bēdīga, vai manī iekšā jau ir tāds stress, man jāapstājas. Kurš spēj tajā visā ātrumā apstādināt sevi, saprast un izkāpt no tā ārā. Tas ir ļoti grūti. Un tā pati pacietība, iecietība, līdzjūtība, sapratne un viss tas veidojas ar laiku, tad, kad tu sirdī saproti, kā tu pats vēlies mainīties un kā, ja tu tāds kļūsti vai uz brīdi kļūsti, tad tas strādā. Un tad, kad tu redzi, ka tas ir nostrādājis, tad tas labais iespiežas atmiņā un ātrāk atnāk atpakaļ nākamajā reizē. Varbūt ne nākamajā, bet aiznākamajā. Un ja atnāk atpakaļ aiznākamajā, tas jau ir sasniegums. Tā es to domāju. Mm-hmm. Jā, tātad no vienas puses iegūt zināšanas, bet arī palikt pie tā un praktizēt. Jā, jo tad, kad kaut ko lasa bez tādas intereses, tas nekad nepaliek. Bet tad, kad, piemēram, tu esi tajā situācijā un tu meklē risinājumu, tad jau vieglāk ir to visu uztvert. Un, protams, tad, kad tu sāc praktizēt un sajūti to rezultātu, tad tas viss notiek. Jo, zināšanas, protams, ir viena lieta, bet pielietošana un spēja pielietot un spēja saskatīt, vai tas strādā vai nestrādā. Un tā analīze un laiks analīze, tas viss ir tik ļoti, ļoti tāds... Liekas, kas tad tur tāds ir? Tas, man liekas, ir dzīves grūtākais darbs, kas mums uzticēts, ir to visu tā absorbēt un izanalizēt. Cik svarīgi ir tajā visā būt uz viena viļņa ar partneri, tavuprāt, jo to arī reizēm es no mamām dzirdu, ka ir reizēm partners, kurš vispār nepiekrīt, ir partners, kurš neinteresējās, saka, tu man visu pasaki, man tā kā vienalga, kā teiks, tā darīšu. Cits atkal ļoti protestē un pilnīgi savu līniju iet. Ja? Kā tas ir tev, ko tu esi izsecinājusi? Es esmu izsecinājusi, ka mēs noteikti peldam vienā jūrā, bet uz cita viļņa. Tas ir interesanti. Jo mans vīrs mani saprot tajos ceļos galvenokārt. Protams, ir reizēm, es esmu cilvēks, kuram vajag izpaust, kuram vajag konfliktu, kuram vajag argumentāciju pretī, lai tad, ja es kaut ko saku, man saka pretī, un mēs varam risināt tādā veidā. Mans vīrs ir klausītājs, kurš piekāpsies, kurš neuzstās, kurš, pat nepateiks, ko viņš par to domāja. Vienkārši darīs tā. Un kādu laiku tā varbūt ir ok, bet, ja godīgi, tas tā nestrādā. Jo viņam sakrājas, gribot, tā kā relaksēts tu būsi, tas tomēr uzkrāsies, un tad tas lūzuma punkts veidojas. Un arī man jau vajag to sprīd, to zibeņošanas starpā. Pozitīvā nozīmē. Bet mēs to esam runājuši un pārunājuši, un es iekšēji saņemos un viņam izstāstu citādāk un mēģinu viņu izprovocēt uz viņa atbildi. Tādējādi mēs pa tiem viļņiem tuvojamies tuvāk, bet no tāda tieši ar bērniem, no tās apjausmas, tas kopējais burbulis mums ir. Tikai, kā mēs citreiz to paskatāmies, bet mēs atrodam kopsaucēju beigās, jo, saku, galvenais, lai vismaz tas kopējais ietvers ir un vēlme vienam otru saprast. Un tad jau arī atrodas. Vienā reizē varbūt neatrodas, citā reizē tad atkal pagriežas citādāk un tad viens otru ierauga.
Jā, es dzirdu, ka jūs esat tātad diezgan kopā tajā visā, bet es tā iztēlojos ar tādu ļoti jūtīgu bērniņu. Visticamāk, jūs dzirdat no apkārtējiem visu kaut ko, sākot no padomiem, kā pareizi būtu jādara, gan, nezinu, pārmetumiem, kritiku, šaubām, droši vien tur vēl kaut kas nāk klāt. Un es domāju, kā tas ir, vai tas nav brīžiem, kad mēs te tagad sadodamies rokā, lai izturētu ārpasaules spiedienu, kur vispār nesaprot, kā mums īstenībā klājās, vai jūs mēģināt viņus pārliecināt, vai, pastāst, kā jums klājas ar ārpasauli. Es mazliet atgriezīšos pie iepriekšējā, tāpēc, ka es atcerējos, kāpēc mums ir tas kopējais burbulis, vai kāpēc mans vīrs manu bērnu saprot. Jo, ja godīgi, es domāju, ka viņam bija līdzīgi, jo viņš pats sevi atcerās kā ārkārtīgi emocionāli un par to, cik viņam bija grūta 1. klase, cik viņam tā bija grūta un cik viņam bija grūta ar tiem pārējiem cilvēkiem. Un tāpēc viņam iespējams mums ir tā, viņš līdzi jūt no tā, ko viņš ir pieredzējis, un es līdzi jūtu no tā, cik es redzu, cik tas ir emocionāli un kā tā empātija arī ir, un tas ir mans bērns. Bet par to apkārtējiem un par to spiedienu ir piedzīvot dažādi tie viedokļi, skatījumi, kāpēc jūs tā vai mēģināt šādi. Un ir mēģināts teikt, kāpēc tā vai skaidrot atkarībā no tā, ar ko tu runā, vai skaidrot, vai citreiz vienkārši jā, es saprotu. Tagad, kļūstot vecākam, tu saproti, ka jums ir tas jūsu ceļš, un tu vienkārši uzklausi, dzirdi, vai tas tev ir vai nav, un tad vai pieņem kaut ko no viņiem un ir tālāk, bet vairs tajā tā neiedziļinos, un tas vairs tā nespiež kopā. Nav tā, ka jāsturas rokā un jāiztur tā. Jā, protams, arī, ja tie nav pavisam ģimenē esoši cilvēki, nezinu, vecvecāki, brāļi, māsas, tādi tuvinieki. Kad tas ir no tuviniekiem, tad tas, protams, ir grūtāk un smagāk, jo tev liktos, ka viņi tevi saprot labāk un ka viņiem ir jābūt tavā pusē. Bet, man ir māsa Skorpions, ja tas kādam kaut ko izsaka. Ārkārtīgi mīļa māsa, bet mums ir bijuši daudz tādas sarunas, jo viņi salīdzina, protams, ar saviem bērniem. Un man ir bijis tā, ka mēs paliekam kādu laiku nesarunājoties, jo es saku, bet tagad es saprotu, ka viņa mani nevar saprast, jo viņai tā nav bijis. Un tāpēc es viņas viedokli uzņemu daudz vieglāk, saprotošāk, jo es zinu, ka ienākot otram bērnam, es zinu pa lielam, ka es daudz ko nedarīju nepareizi. Jo tad es vienkārši saprotu, ka tas bērns, tas pirmais bērns ir citādāks, un tas otrais bērns ir citādāks. Un tas otrs cilvēks vienkārši nezina, kā tas ir. Un tad, kad es runāju ar māmām, kurām ir varbūt kaut kas līdzīgs, tad es redzu, ka viņām arī ir tāpat. Un tad es saprotu, ka es patiesībā varbūt, es kaut ko daru citādi, man ir jādara citādāk vai kā, bet pa lielam vismaz es saprotu, kāpēc tas tā ir un kā vajadzētu varbūt darīt. Kā var atrast tādas mammas, kurām kaut kas līdzīgs? Dažādos semināros mums pašvaldība rīkoja bērna emocionālā veselība, brīnišķīgs kurs, brīnišķīga vadītāja. Tas bija 10 nedēļu kurs, ļoti, ļoti patika. Un tur tu vari dzirdēt, kā jūs minējāt, daudzām mamām ir svarīgi dzirdēt citas mammas, jo tas ir tā kā sajust sevi, dzirdot, kā iet citam, un tā kā nomierināt sevi. Izrunāt sevi, izstāstīt, kas tevi uzklausa ar patiesu interesi, patiesu līdzijušanu, nevis tā vienkārši uzklausa. Un tas ir svarīgi, un tādos kursos var sastapties. Tie virsraksti vieno. Jā. Kas ir viss stiprinošākais bijis tev tavā mammas lomā, uzdevumā? Stiprinošākais ir, protams, tās bērna nesautīgā mīlestība, bērna uzticēšanās tev, tas, ka viņš tev pieņem tādu, kāds tu esi, un tā saprašana, ka tu esi tāds viņa, tas viņa atbalsts, un ka tas ir ļoti, ļoti
tā spēcīgi, vai ka tas bērns tevi apķer, samīļo un iedod to buču, un ka viņš atskrien pie tevīm. Tas ir tas viss spēcinošākais. Ka tev blakus ir līdzās tāds cilvēciņš, tīrs, gaišs, ar priecīgu skatu uz visu. Tas ir jauki. Un to tu vari arī atcerēties tad, kad tev ir grūtie brīži. Cenšos, jo tad, kad ir tie grūtie brīži, tas ir tas sliktākais, tad liekas, ka visapkārt viss ir tā slikti, bet, kad tu iemācies, tas pats iemācies apstāties un paraudzīties apkārt. Pēdējo gadu notikumi to īpaši skaidri liek apzināties atsevišķos brīžos, kad nemaz nav tik slikti. Es negribu salīdzināt savu dzīvi ar citiem, bet tas ienāk prātā un redzot, kā iet citiem pasaulē, tad liek saprast, ka tas viss ir risināms, viss ir darāms, un ka nav problēma, bet ir situācija. Tas arī palīdz tad sākt iet atkal uz priekšu, nevis kāpt atpakaļ. Par ko tu kā mamma vari apraudāties? Par jebko. Es arī tagad varētu apraudāties, ja es sev nekontrolētu. Bet es vairs nevaru pat multenis paskatīties. Man viss ir emocionāli. Es nezinu, kāpēc, bet tā tas ir. Grūtniecības laikā tas vispār bija briesmīgi, ja ne to tā var nosaukt. Bet man sajūsmina, es agrāk skatījos uz tām mamām, kas skolu zālēs pie mazo bērnu dziesmām, tur ar tiem mutautiņiem slaucījās. Es neesmu skoru cilvēks, un man nepatīk mazu bērnu uzstāšanās. Piedodiet, ja tas izklausījās briesmīgi, bet man tas nesaista ansambli. Bet ja tajā dzied mans bērns, tad es arī būšu tā mamma ar to mutautiņu rokās, un man tā asara nāks. Jebkurš tāds emocionāls sasniegums vai jauna lieta, tas aizkustina, un tā ir apraudāšanās. Cik tu ļauj sev tādai būt? Samērā bieži, es domāju. Es arī esmu tas cilvēks, kurš cenšas to emocionālo. Es ļoti domāju par tā, lai es nepārpriecātos, nevis ar domu, ka es sev liedzu prieku, bet lai es spētu prieku izjust harmoniski, iekšēji mierīgi. Jo to es redzu savā dēlā, ka pārlieku liels prieks un pārlieku liels bēdas, tas viss ir negluži lietot šo vārdu stress. Bet tā ir. Bet tas ir satricinājums, iekšējs satricinājums, un man ir tāpat. Un grūti bērnam to ir iestāstīt vai paskaidrot, kā tas ir, ka lielu prieku var izjust arī mierīgi. Un tad arī tās asaras ir mazāk. Bet tas nenozīmē, ka es nepriecājos, un tas nenozīmē, ka es neizjūtu līdz pirkstu galiņiem to, ko es tajā brīdī redzu vai sajūtu. Tad tu regulē savas emocijas. Jā. Un māci arī savam bērnam viņas regulēt. Es nezinu, vai es veiksmīgi mācu. Es gribētu iemācīties to parādīt viņam saprotošā valodā, un tas ir nākamais, ko es ļoti cenšos mainīt to savu iekšējo pieaugušā uzstādījumu par to, kā ir jāapgūst lietas, jo es domāju, ka gandrīz visi ir ievērojuši to, ka bērns lietas apgūst viegli, ja viņam to nespiež, ja viņam ir nodrošināta šī vide, iespējas, tad viņš apgūst jebko. Tāpēc jau tas ir tas brīnumainais, ka visi saka, bērnam iemācīja runāt. Bērnam neviens nemācīja runāt, bērns pats iemācījās runāt, tāpēc, ka viņš atradās vidē, kur runā ar viņu, ar citiem. Viņš pats to spēja. Bet mēs sev pieaugušie, mēs liekam mācīties, liekam tur iegaumēt un tā, bet vai mēs to citādāk nespējam, es nezinu, varbūt mums vienkārši ir aizvēršās kaut kādas durvis, kuras mēs neprotam atvērt un uztvert lietas vieglāk un brīvāk. Sakam, aizplūdu. Viss labi. Ko tu pati sev gribētu novēlēt kā mammai tālāk uz priekšu savā mammas dzīvē? Es gribētu novēlēt, saglabāt saikni ar saviem bērniem stipru, lai viņiem mammas sajūta vienmēr ir klāt, lai es spētu viņus
redzēt kā pastāvīgus, spēt viņiem ļaut kļūt patstāvīgiem. Protams, saglabājot, es esmu arī sapratusi to, ka mamma nevar būt draudzene, bet tajā pat laikā es gribu, lai es esmu mamma, kas ir tas atbalsts, kas ir tas līdzās esējs, klusais kaut vai. Būt līdzās. To es gribētu nejaukties, būt līdzās. Vai ir tā mīlestības sajūta apkārt, to es gribētu, lai es to spēju nodrošināt saviem bērniem. Lai top. Un ko tu citām mamām novēlētu? Es citām mamām novēlu būt mamām, bet būt arī, protams, sev. Un būt spējīgam sajust to brīdi, kā ir. Spēt ievilkt to elpu un izpūst to elpu, lai nesabiezē nekas apkārt, bet ir, lai visu laiku tāds lēni viļņojošs sajūta. Virpulis tāds, nevis virpulis, bet tāds plūdums. Lai spēju būt tagad un šeit. Tas ir arī grūti. Nevis kaut kādās domās par nākotni vai kaut kādās domās par to, kā bijis neies slikt. Tajās analīzēs pārāk dziļajās citreiz. Mans pēdējais jautājums tev šodien ir, varbūt ir kaut kāda grāmata, ko tu pēdējā laikā esi izlasījusi un ko tu gribētu ieteikt arī klausītājiem izlasīt, kaut kas tev ir kaut kā, ietekmējis, iedvesmojis. Ja godīgi, es pēdējā laikā neesmu grāmatas lasījusi, izņemot vieglas tēmas literatūras, kamēr iemieg bērns. Arī tas ir brīnišķīgi. Reizē mammas prasa, vai var kaut ko ieteikt tādu, kas neiegruzīt, tā vienkārši sakot. Bet tas pateicītos jums, kad jūs minējāt, ka romantiskais kino nav slikts. Es neatceros, kurā seminārā tas bija. Man liekas, Laimīgo mammu skolā kaut kad, ne? Jā. Un kopš tā brīža man ir brīvs tas guilty pleasure skatīties vienkāršu romantisko kino. Un ticiet vai nē, arī tajā vienmēr ir viena vērtīga atziņa. Lai cik viņš banāls būtu, lai cik viņš, tur zināms tas scenārijs, vienmēr būs viena atziņa. Un, jā, bet es nevaru atbildēt par grāmatu. Ok, reizēm ir tā, ka līdz grāmatām mēs netiekam, bet kādreiz ar kādu filmu iespiežās. Bet tad tu iesaki mamām tomēr atļaut sev skatīties kaut ko, kas arī ir viegls un nonākt līdz kādai atziņai arī tajā. Jā, tas citreiz uzvirmīja iekšēji kaut kādu to emocionālo prieku vai to emocionālo sevī sajūtu, ka var arī būt vieglāk, ka var arī būt romantiskāk. Vai, nevajag domāt, ka tagad man vajag tā kā tur. Tā nē, bet sajust to sajūtu nav slikti. Jauki. Paldies tev, liels, Madara, par tavu stāstu, par tavu pieredzi, par to, ka tu bija ar mieru citām mamām tajā padalīties. Droši vien arī kādu tēti, kāds jau arī varbūt mūs klausās, kāds tētis. Es ticu, ka visiem tas ir ar tāds interesants tavs redzējums un tava pieredze. Paldies, es ļoti priecājos. Paldies Madarai par viņas atklāto stāstu. Ja arī tu vēlies piedalīties raidierakstā ar savu pieredzes stāstu, tad sazinies ar mums, rakstot uz centru Līna. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs.